Vai mēs esam priecīgi redzēt citu? Jā. Tad pagriežamies pa labu kreisi un pasaka, es priecājos tevi šodien šeit redzēt. Labs iesākšu lūkšanu. Debes Tēvs, es pateicos, ka varam Tavā vārdā nākt kopā, lai iedziļinātos Tavā vārdā. Un es lūdzu, ka Tu izlej par mums gudrības un atklāsmes garu, ka mēs varam Tevi labāk izprast. Kungs, Jēzus, atklājies mums, jo bez Tavas palīdzības mēs to nevaram izdarīt. Amen. Cik no jums kādreiz ir redzējuši šīs ikonas? Jūs esat? Kur jūs esat redzējuši šīs te bildītes? Facebookā, jā? Jā. Super. Tad iegaumējiet šīs te rakstvietas, kādas rakstīt šīs te bildītes, un šīs te ikonītes, viņas pauž tādu tavu reakciju, tavu attieksmi, vai ne? Un šis ir patīk, mīlu, kaut kas smieklīgs, wow, var citreiz, es lieku, tad, kad ir tāds šoks mazliet, šis ir skumjas, un šis ir tāds ritīgs sadusums. Tā kā tev varbūt, par katru lietu var būt kaut kādas dažādas reakcijas. Un tagad jums būs kāds uzdevums. Es uz ekrāna uzlikšu kādus rakstvietas, un tās ir no vēstule Efeziešiem 4., 5. un 6. nodaļas. Un mēs lasīsim šīs rakstvietas, un tad padomā, kas ir tās tavas reakcijas, dzirdot šīs rakstvietas. Ja? Vai tev ir tāds, ritīgi forši, vai es mīlu šo vārdu, vai es nezinu, kā var tā, bet arī tāds, kas tas tāds, vai ritīgi pārņem tādas skumjas, vai arī tev reāli sadusmu. Tad es likšu uz ekrānu, lai jūs varat sekot līdzi, un tad arī lasīsiet. Atmetiet melus un runājiet patiesību, ik viens ar savu tuvāko. Tas viss ir kā tādā pavēles formā vai tādā vēlēm formā. Lai saule nenoriet jums dusmojoties. Kas zatis, lai vairs nezog, bet lai labāk cenšas sev sagādāt godīgu iztiku ar savu roku darbu. Netiklība, visāda veida netīra dzīve vai mākkārība, lai pat vārda pēc jums ir sveši. Sievas, esiet paklausīgs saviem vīriem kā tam kungam. Vīri, mīliet savas sievas tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draugu. Bērni, vai te ir kādi bērni? Ir kādi bērni. Bērni, klausiet saviem vecākiem. Godā savu tēvu un māti. Pildiet Dieva gribu kā Kristus kalpu no visas dvēseles, ne tikai acu priekšā cilvēkiem izpatītāt. Kā tu jūties, kādas reakcijas tev nāk, lasot, dzirdot šo vārdu? Tev nāk sirsnīgi. Tu mīli Dievu vārdu. Labi, kā ir citiem, ko tu izvēlies? Kas ir tās emocijas, tās reakcijas, kas tev nāk, dzirdot šīs Dievu vārdu pavēles? Bija cerīgi. Ar cerības sirsnīgi? Otrā rinda? Trešā rinda? Ko jūs sakat? Bēdīgais. Bēdīgais? Labi, godīga atbilde. Nespēju piepildīt. Es gribu pateikt palīgā. Palīgā. Tur nav. Kāda tev? Dzirdot šīs Dieva vārdu pavēles. Pirmais. Es kādu iestādu Dieva gribu panāvāt tādu bērni kāju. Un dzirdot vai lasot šo vārdu, mēs varam uzlūkot tā, vispārīgi. Pirmais ir tāds, tas varbūt attiecās uz visiem cilvēkiem.
Un tad mums ir kaut kāda, varbūt tā reakcija, tas attiec uz citiem, un tad, jā, labas domas, labi vārdi, forši vai sirsnīgi, bet kāda reakcija ir, kad tas vārds attiecas uz mums personīgi? Bet tas ir Dieva vārds, tas ir vārds, kas ir Bībelē, ko Dievs saka mums kā tāds ceļa zīmes, kā norādījums, kā likums, kā mums dzīvot. Kādas tad ir tās mūsu reakcijas? Kas ir tas, ko mēs ieraugam patiesībā? Vai mēs ieraugam tajos vārdos pārbus noteikumus? Vai arī mēs ieraugam brīnišķīgu svētību? Kāpēc mēs reizēm redzam bargus noteikumus? Mēs redzam, varbūt bargus tādus stingrus noteikumus, tāpēc, ka varbūt nevaram izpildīt. Un ja nevar, tad varbūt arī nemaz negribās pildīt. Tas būs visa vēlme kaut ko darīt. Un varbūt grib, varbūt negrib. Un tāpēc, ka ir grūti, varbūt ieslēdzās tas beidz vai uzbrūc, tās divas reakcijas. Attaisnojies vai izvairies. Nē? Un ir, tad, kad kaut ko nevar izdarīt, tad ir, kaut kas taču ir jādara. Un tu vari teikt, vai ritīgi uzbrukt un attaisnoties, vai arī aizstāvēt. Bet tad tu ieraugi kādus, kuri grib, kādus, kuri var, un tad ieraugi kādus, kuriem sanāk, un tad ieraugi kādus, kuri lasa šo vārdu, un viņi priecājas. Viņi saka, jā, tā tik ir svētība. Jā, tā ir dzīve. Jā, katra tā rindiņa, tā ir tik brīnišķīga svētība. Paldies, Dievs, par šo norādījumu. Paldies Tev, Dievs, es gribu tā dzīvot. Es gribu, ka tas ir pilna, mana dzīve ir pilna katra rindiņa. Tā ir kā burtiskā rakstīta par mani. Jā, tas ir tas, ko es gribu. Reizēm man nesanāk, bet reizēm es kļūdos, bet jā, tas ir tas, ko es gribu. Vai Dievs ierakstīja šeit Bībelē kaut ko, lai tikai tā kā pasmietos par to, ka mēs nevaram? Vai arī viņš ir ierakstījis to Dievu vārdā patiešām, lai mēs varētu baudīt svētību? Un tur ir kaut kādam risinājumam jābūt. Kaut kādam risinājumam jābūt. Ja mēs šajā vēstulē lasām šo 4, 5, 6 nodaļu, tā ir otrā puse, tur ir jābūt kaut kādam likumam, kaut kādam risinājumam. Kaut kā to visu varētu piepildīt, kaut kā to var izdzīvot. Nevar būt, ka tas ir tikai ierakstīts tāpēc, lai mēs saprastu, ka tas nav priekš mums. Ir kaut kādai atslēgai jābūt. Un šodien, kā jūs zināt, mēs iesākam jaunu svētkrunu sēriju no vēstules Efeziešiem. Pāvils rakstīja šo vēstuli, un šī vēstule, viņi ceļoja apkārt pa dažādām draudzēm, un kristieši lasīja un klausījās un mācījās. Un šai vēstulē ir divas daļas. Ir pirmās 3 nodaļas, un tad ir otrās 3 nodaļas. Un es apzināti iesāku ar šīm otrām 3 nodaļām, kur Pāvils runā par to, kas attiec uz mums, kas ir mums jādara. Bet šīs otrās 3 nodaļas, šīs pavēles, šos likumus, šos noteikumus, mēs nevaram izdzīvot, ja mēs neņemam vērā pirmās 3 nodaļas. Un šodien mēs kopā apskatīsim pirmās nodaļas, pirmos 14 pāntus.
Es pirms izlasīšu tādu nelielu ievadu, pirmos 2 pantus, un tad arī turpināsim. Pāvils, viņš saka pirmais 2 pantos, Pāvils pēc Dieva prāta Jēzus Kristus apustulis, svētajiem un Kristu Jēzu ticīgajiem, kas ir Efezā. Žēlstība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Pirms mēs lasām tālāk, kas ir rakstīts šajā vēstulē, šajās 6 nodaļās. Tas ir žēlastība un miers. Viss, kas tur rakstīts, arī šie panti, sākums un viss, tas ir žēlastība un miers no Dieva. Un tā jābūt arī tai attieksmē, ar kādu mēs to pieņemam, ka tā ir žēlastība. Ka tas ir miers, ko Dievs mums vēlas dot ar šo vēsturi. Tad nu atskatīsim no 3. līdz 14. pāntā. Un, kad es lasīšu, es gribu, ka mēs sakoncentrējamies, jo tas teksts ir diezgan garš. Tie ir kā 11 pānti. Tas ir diezgan garš, tāpēc viņš būs uz ekrāna. Un es negribu kaut kur jūs pazaudēt tā tekstu vidu, jo es lasīšu tekstu, un ja man nav acu kontakts, tad es kaut kur jūs varu pazaudēt. Man tā reizēm ir, ja tas, kurš runā, neskatās uz tevi, var jau tāpat tās ir aizklīst kaut kur mājas darbos, bet tāpēc sakoncentrēsimies tagad un uzmanīgi iedziļināsim ar Dieva vārdā. Lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūs Kristū ir svētījis ar visāda veida garīgu svētību debesīs. Viņā tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svētīti un nevainojami viņa priekšā mīlestībā. Pēc savas gribas labā nodoma viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs viņa bērni būt cauri Jēzu Kristu, par slavu viņa augstajai žēlastībai, ar ko tas mūs apveltīs savā mīļotajā dēlā. Viņa mums dod pestīšanu, viņa asinīs grēku piedošanu pēc viņa bagātās žēlastības, kurā tas pārpilnībā mūs apveltīs ar visu gudrību un atziņu, atklādams mums savas gribas noslēpumu pēc sava labā nodoma, kuru tas laikiem piepildoties bija apņēmies novest līdz galam. Visu apvienojot zem vienas galvas Kristus. Gan to, kas debesīs, gan to, kas ir zemes. Viņš ir tas, ar kura gādību arī mēs esam kļuvuši par mantiniekiem, kas pēc viņa nodoma, viņš visu vada pēc sava gribas lēmuma, bijām izredzēti jau iepriekš savu cerību likt uz Kristu, lai tādējādi pagodinātu Dievu varenību. Viņā arī jūs esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju, un viņam ticēdam esat saņēmuši svētā gara zīmolu pēc apsolījuma, kas ir mūsu gaidāmā mantojuma ķīla, līdz reiz iegūsim pestīšanas pilnību par slavu viņa varenībai. Šeit ir ļoti daudz. Patiesībā tu varētu, man liekas, veselu bibliotēku aizpildīt ar grāmatām par katru indīti. Bet es vēlos tā ļoti vienkārši izskaidrot sarežģītas lietas. Un vispirms, kad mēs lasām, mēs ieraugam kādus vārdus, kas tur ir teikt, vai ne? Jā. Tur ir teikt, viņš ir svētīts, viņš ir izredzējis, viņš ir nolēmis, ka mums būs viņa bērniem būt, viņš ir apveltījis. Mums dod, man patiesībā pašiem uzrakstīt, mums dod pestīšana, viņa asinīs grēku piedošana, mūs apveltīs ar visu gudrību un atziņu, mēs esam kļuvuši par mantiniekiem. Esat kaut kur dzirdējuši šādus vārdus? Es esmu
esot dzirdējis, ka bieži vien šos vārdus izņem tur tās viņa asinīs, izņemt ārā, tad šos vārdus patiesībā diezgan daudz tu vari dzirdēt. Dzirdēt kādās tādās motivācijas runās, motivācijas skolotāji, kur viņi saka, uzrakst šos vārdus uz lapiņas un pieliec pie spoguļa un katru dienu lasi. Es esmu svētīts, es esmu izredzēts, viņš ir nolēms, viņš ir apveltījis ar gudrību, es esmu gudrs, es esmu mantinieks. Un ļoti daudz, kur tu vari dzirdēt tādas tā kā pašsuģestīs. Esmu saticis arī kādus cilvēkus, kas katru rītu kaut ko sev tā kā noskaņo un ceļ tādu savu pašapziņu. Bet tas viss ieved kaut kādā structurā, jo tas nav tas, ko māca Dieva vārds. Izklausās varbūt kaut ko labi, bet tas nedarbojas. Tas nedarbojas, ka to uzrakst uz lapiņas un pieliek pie spoguļa un to sev atgādina. Kāpēc? Kāpēc tas nedarbojas? Kaut kas pietrūkst, vai ne? Jo 11. pantā ir teikts, viņš ir tas, ar kura gādību arī mēs esam kļuvuši par mantiniekiem, kas pēc viņa nodoma, un viņš visu vada pēc savu gribas lēmumu. Bijām izredzēti jau iepriekš savu cerību likt uz Kristu, lai tādējādi pagodinātu Dieva varenību. Tie vārdi, ko es tev uzrakstījis, tur pietrūka Kristus. Šie vārdi nedarbojas bez Kristus. Tu vari teikt, es esmu izredzēts, bet tas nedarbojas. Tu vari teikt, es esmu mantinieks, es esmu gudrs, es esmu svētīts, bet tas nedarbojas, ja tur nav Kristus. Šajos pirmajos no 3. līdz 14. pantā visas šīs svētības, visas šīs lietas, ko Dievs jau iepriekš ir paredzējis mums, viņas ir kopā ar šo vienu vārdu, kopā ar šo vienu personu, un tikai un vienīgi tas viss ir vienā personā, Jēzu Kristu. Un to visu tu vari saņemt tikai un vienīgi Jēzu Kristu. Un tas, kas šeit ir teikt, tas, ko Pāvils mēģina atklāt, starp citu sēžot cietumā, viņš saka, mēs esam, Dievs mūs Kristu ir svētījis. Viņā mēs esam izredzēti. Viņš ir nolēmis, ka mums būs viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu. Un ja kāds saka, visi jau ir tādi Dieva bērni. Nē, tikai caur Jēzu Kristu mēs esam Dieva bērni. Ārpus Jēzus Kristu, Bībelē patiesībā saka, ka mēs esam vēlna bērni. Mēs esam grēka bērni, kurā Kristu viņš ir apveltīts. Kristu tu esi apveltīts. Viņā mums ir dota pestīšana. Tu neesi vienkārši tāpat glābts. Jēzu Kristu ir šī glābšana. Viņa asinīs grēku piedošana. Un Kristu mūs apveltīs ar gudrību un atziņu. Vai tev ir kādreiz pietrūcis gudrības un atziņas? Tad tev ir pietrūcis Kristus. Un tiklīdz tu nāc pie Kristus, nāk arī gudrība un atziņa. Tu esi tev piedzīvojis. Tu nāc vienkārši tā lūkšanā. Vienkārši atzīst, ka kungs, te es nezinu, es esmu iestrūcis, es nezinu, kā to atrisināt. Tu daži minūšu lūkšana, un tev atnāk miers, tev atnāk skaidrība, tu ļoti zini, skaidrs, man ir tas un tas jādara. Paldies! Un mēģināju kaut ko ārpus Kristus izdarīt, un mēs neesam paredzēti dzīvot bez Kristus vai ārpus Kristus. Viņā, Kristū, jūs esat dzirdējuši patiesības vārdu. Pasaule ir pilna ar meliem, bet Kristū ir patiesības vārds. Un visbeidzot, viņam ticēdami esat saņēmuši svētā gara zīmolu.
viņam ticēdam, jūs esat saņēmuši. Svētais gars ir šis zīmogs, kas mūs apzīmogo. Mēs piederam Dievam. Mēs piederam Dievam. Ticēdam uz Jēzu. Es biju Londonā, es domāju, tur bija tāds debats ar kādiem musulmaņiem. Tad vienā brīdī atnāca šī atzīme. Musulmaņiem nav svētais gars. Viņiem nav. Un tāpēc viņiem nav šis zīmogs, ka viņi kā tajās laikos tika apzīmogots preces, un preces bija zīmogs, un tad varēja redzēt, kam tā preces pieder. Viņi uzlika uz kuģi, un tad otrā galā viņi izkrāmēja paciņas, tā laika omnija, ja? Un izkrāmēja paciņas, tad sīta koda, un redz, šis iet uz debesīm. Svētais gars ir tas svīta kods, tas zīmogs, kas apliecina, ka tu esi debesīm, ka tev nogādā ceļu galā. Tas notiek caur ticību uz Jēzu Kristu. Un, kad mēs lasām šos pirmos pantus, tur ir Kristu, 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 Kristu. Visas svētības, visas garīgās bagātības, visa piedošana, viss debesu mantojums ir pieejams tikai un vienīgi Jēzu Kristu. Tikai un vienīgi Jēzu Kristu. Ja mēs uz kaut ko citu liekam savu cerību un spēku, tad arī mums šie visa 4., 5., 6. nodaļa liekas neiespēja, jo viņi patiešām ir neiespēja. Bet ja mēs liekam visu savu cerību uz Jēzu Kristu, sakam, es šo nevaru izdarīt, Jēzu. Es gribu no tevis saņemt šo bagātību, kur tu esi apsolījis, šo spēku, šo gudrību, šo atzīmi. Tad kaut kas mūsos sāk mainīt. Tad varbūt es saku, beidz. Es jau sen gaidīju, kad nāks pie manis. Man nāk prātā tāda ļoti skaista, mazliet rozīga roze. Un Agnesei patīk darboties ar ziediem. Tur ir puķu kastes, ar zemīti, un tur viss kaut kas nav. Ir arī tāds puķu domu. Man nāk prātā tāda ļoti skaisti izaugus tāda roze, kādā no šīm dobēm. Bet, lai šī roze izaugtu, viņai ir jābūt iegremdētai zemē. Un viņa nevar tā, ka viņa vienkārši tā iebāž zemē un izvelk. Iebāž zemē, izvelk. Kas notika ar rozi, ka mēs tā iebāž? Ātri novīst. Un viņai, lai viņa visu laiku augt, viņai jābūt visu laiku iesakņotai zemē. Nu labi, viņa var izņemt un pārstāvīt, bet tur, viņai visu laiku jābūt saistībā ar šo zemi. Un tad, kad tas notiek, tad viņa ar savu skaistumu iepriecina savu dārstu, to, kurš viņu ir stādījis. Un iepriecina tos, kas iet garām. Un tad tie, kas pienāk tuvāk, viņas iepriecina ar šo smaržu, ko viņi izdod. Vai ne? Skaisti tāda rozīga roze. Un tieši tāpat, jūs jau zināt, tas, ko es nedinu, ir ar mums. Tieši tāpat ir ar mums. Mēs nevaram tā Jēzu. Višķiņ iemērcinamies Jēzu. Višķiņ pieliekam tajā zemītē, izraudamies ārā un paši kaut ko. Mēs novīstam. Mēs nenovīstam. Mums jābūt Jēzu Kristu visu laiku.
tad, kad tu pamosties, tad, kad tu iedzer rīt kafiju, tad, kad tu tev ir kāds mājdzīvnieks, izved ārā, ja savu sunīti izved ārā. Tu arī kopā, tu esi iekrandēts Jēzu. Tad, kad tu atnāc mājās, pamodi mājniekus, tad, kad tu ej uz darbu, tad, kad tu dari savas ikdienas lietas, tad, kad tu atbrauc mājās, tad, kad tu uzēd pusdienu salātīs, tad, kad tu atnāc mājās vai aizved bērnus uz kādu nodarbību, kad tu vakarā domā ieslēgt televizoru vai nē, skatīties, arī tad, kad tu skaties televizoru, tu jābūt iekrandētam Kristu. Tad tu zini, ko skatīties un patiesībā, ko nemaz neskatīties. Un tad, kad tu liecies gulēt, ar kādām domām te gulēt, vai domām vai satraukumu, vai tu esi iegrandējis Kristu un tu kāši guli ar mieru. Jo viss tava dzīve, viss tu, kā šī roza, ir iegrandēts Jēzu Kristu. Un mums bija tāds emoji tests. Sākumā par šī pavēlēt. Bet šis, kādu reakciju tu liktu par savām attiecībām ar Kristu? Labi. Cik ļoti, cik dziļi tu esi Kristū? Vai varbūt pat cik bieži un cik daudz tu esi Kristū? Un kas ir tas, uz ko Dievs tev mudina, kas tev būtu jādara? Es aicinu tevi, ka tu tici Kristum visu laiku, ka tu domā par Kristu visā, ko tu dari. Un pēc Dieva vārda apsolījumu es varu teikt, tu redzēsi šīs garīgās svētības savā dzīvē. Tas ir jaunāmen, kā tas ir Dieva vārds. Lai Dievs mums viss svētības. Mums aicina kaut kādu brīdi, kad tur, kur mēs esam, mēs varam būt tādā Dieva tūmā, pārdomāt to vārdu, un tas, kas attiecās tieši uz mums, nest Jēzus priekšā, lūgt viņu. Tieši par to, ko Svētais Gars ar šo vārdu. Katrs individuāli klusumā, karš. Mēs nāksim pie Jēzus.